Šodienas tāda īsā tēma par teipošanu, jo daudz mums pacienti ir uzdevuši jautājumu, vai mums šajos teipos ir iestrādāts kāds brīnums zāles, medikamenti. Tad var atbildēt, šeit nekādu medikamentu nav iestrādāts, kuri varētu uzsūkties caur ādu jūsu ķermenī. Šeit ir vienīgais antialerģiska līme, lai smuki uzlīmētos mums uz ādas, iegultu smuki un noturētos. Ilgstošākais varētu būt 2 arī pat nedēļas, parasti 5 līdz 7 dienām viņš teips un smuki turās. Tātad smuki iestiepjas mums, varbūt 100% vai arī tikai visam nedaudz tas teips tiek iestiepts. Viss tajā slēpjās, ir jāzina, ir šī anatomija, lai pareizi mēs varētu dabūt rezultātu pacientam, vai nu muskuli tonizēt, vai nu muskuli atslābināt. Un tad zem šī teipa mums zemādas slānītes nedaudz tiek piepecelts, uzlabojās mikrocirkulācija, klinkrita mazinās tūska, šī zemaudu, un tad jau arī notiek šis te brīnumdarbiņš, bet nekādu medikamentu šeit iestrādāts nav. Ja vēlies sīkāk uzzināt par teipošanu, var rakstīt uz mūsu e-pastiņu vai zvanīt uz mūsu tālruņa numuriem, tad piesakies pie fizioterapeita uz konsultāciju vai vizīti, un tad jau arī šis brīnum līdzeklītis arī varbūt tiks arī tev.